Nu, reku mēs redzam, cilvēks ir spiests gribot, negribot, reku, lai nenoskrāpētu mašīnas, braukt pa šo te trotuāru. Pozitīvas ziņas Sarkandaugavā, te ir kaut kas unikāls. Es esmu tik priecīgs, ka atbraucu šeit apskatīties. Ceļinieku iela Rīgā. Cik zīmīgs nosaukums, kaut kas tāds vēl nebija vispār redzēts. Ceļinieku iela Rīgā šeit. Labi, te trotuāru arī problēmas, te ar riteni knapi iztumsies un nenoskrāpējot mašīnas, bet ar bērnu ratiņiem netiks cauri. Toties šeit braucamā daļa ir kaut kas unikāls. Pusmašīna, te nevar izbraukt, ka viņi tur problēmas. Te nevar, te ar vieglo var būt, tādu šauru mašīnu ieļ izbraukt, bet kam platāks un ja tad spoguļi tādi nevar. Tāpēc visi brauc pa šo te, kas laikam domāts ir trotuārs. Man te tagad jāpamūk malā, jo reku kā reiz hops arī cilvēks, lai neskrāpētu diskus, riteņus, vienkārši pa šito te. Es esmu tik priecīgs. Un šādi te esot te gadiem esot. Un tas jau ir normāli, visi jau pieraduši, reku, visi. Vai pa trotuāru pus mašīnu pa ielu, pus mašīnu pa trotuāru. Ceļinieku iela Rīgā. Un galvenais, ka te ir liela satiksme, intensīva, visu laiku brauc mašīnas. Un arī, protams, visur, kur mēs esam bijuši, tagad jau 20 mikrorajonos Rīgā, 50 metru rādījusā vienmēr reku mūsu telts, kur mēs kaut izliekamies, vienmēr ir kazino, Laimētavu vai visi šitie te spēļu ielas. Kāpēc tas tā arī ir? Un mēs jau esam pieraduši, pat arī šo mēs it kā saprotam, bet Rīga vienkārši nolaist visu Latviju pašvaldības tik tālu, ka nevar sakārtot šādas lietas fenomenāli. Dāmas un kungi, tas ir unikāli. Mani nebeidz pārsteigt. Es domāju, dzīvojot Rīgā, Latvijā, nevar mūs beigt pārsteigt mūsu fantastiskās vecās varas partijas